Par to mēs jūs informējam katru trešdienu un sestdienu Latvijas Loto izložu raidījumā. Dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā pavasara dienā. Latvijas televīzijas pirmā kanāla tiešraidē norisināsies kāda visnotaļ svarīga izloze, kuras atsliecinieki būsiet jūs televīzijas skatītāji un 20 politisko spēku pārstāvi, kuri pulcējušies arī šeit Latvijas televīzijas studijā. Tam par iemeslu, protams, ir pašvaldību vēlēšanas, kuras jau pēc nepilna mēneša 7. jūnijā notiks 42 vēlēšanu apgabalos visā Latvijā un kurās jums, cienījamie skatītāji, būs jāvēl sava novada vai pilsētas varas vīri un sievas, kuru lēmumi tad daudzajādā ziņā noteiks, kā dzīvosim turpmākos 4 gadus. Saskaņā ar priekšvēlēšanu aģitācijas likumu katram viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstam, ja tas iesniegts Rīgas domas vēlēšanām vai kopumā vismaz 5 pašvaldību domu vēlēšanām, pienāks priekšvēlēšanu bezmaksas aģitācijas laiks sabiedriskajā televīzijā 4 reizes pa 5 minūtēm. Šo tiesību izmantošanai bija kvalificējušies 21 kandidātu saraksts. Likumā noteiktajā kārtībā līdz 6. maijam 5. pēcpusdienā, iesniedzot pieteikumus LSM sekretariātā, uz bezmaksas raidlaika izlozi pieteicās 20 kandidātu saraksti, no katra pilnvarojot savu pārstāvi piedalīties izlozē. Viens politiskais spēks, kā to atļauj LSM nolikums, proti Latgales partija, izlēma atļaut kandidātu sarakstu raidlaiku izlozēt bez savu pārstāvu klātbūtnes un uzticēja to izdarīt man. Paldies! Aģitācijas laiks 4 reizes pa 5 minūtēm tiks piešķirts laika posmā no 13. maija līdz 16. maijam, LTV1 programmā 13. maijā no 16. līdz 15. vienā raidījumā, bet 14., 15. un 16. maijā 2 raidījumos no 16. līdz 5. vienā un no 5 līdz 6 vakarā 2. raidījumā. Izloze notiks elektroniski ar datorprogrammas starpniecību, bet pirms atbildīgā brīža uz sarunu esmu aicinājis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Labvakar, Kristīna. Prieks jūs satikt. Kā jūs jūtaties šajā priekšvēlēšanu laikā? Es teiktu pacelāti, darbīgi, ļoti interesanti. Pacelāti. Interesanti. Pēc CVK portāla uzrādītajiem datiem 5927 kandidāti uz 731 deputātu vietām no 340 pašvaldību vēlēšanas komisijās iesniegtiem sarakstiem. Par ko tas liecina? Es teiktu, ka tā ir veselīgā konkurence, kas ļauj ikvienam vēlētājam tad izvēlēties tieši to, kas patīk. Salīdzinot ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, ir kaut kādas izmaiņas, vismaz ja runājam par statistiku? Ir diezgan, godīgi sakot, grūti pateikt, jo iepriekšējās vēlēšanās tikko bija notikusi reģionu reforma. Mēs nevēlējām arī par Rīgu, starplaikā ir bijušas izmaiņas Rēzekne, Varakļānu pievienošana. Tā kā es teiktu, tas nebūtu gluži pareizi salīdzināt. Tad mēs arī laikam nevaram salīdzināt, kā atšķiras par novadiem, vai tur sīvāk konkurence vai mazāk konkurence, vai tur ar kaut kāda statistika liecina par situāciju valstī, par demogrāfiju, par cilvēku pārvietošanos? Mēs varētu varbūt vairāk skatīties uz to, cik vietas vai par kādām vietām cīnījās kandidāti. Un proti, vissīvākā cīņā šoreiz ir Jēkabpilī. Tur, teiksim, ir 13,1 persona uz to vienu vietu. Tā, rupi runājot. Rīga ir nākošā, kas ir 12,1, bet viszemākais skaits ir, vai viszemākā konkurence, teiksim, ir Vēncpils novadā, kur pat nav īsti 4 uz vienu vietu. Kāds ir deputātu kandidātu? Es nezinu, varētu to nosaukt par video portretējumu? Ja mēs skatāmies tā, un es te vēl pierakstīju lietas, lai diezgan precīzi to pateikt, ja pēc dzimuma mēs skatāmies, tad ir mazliet vairāk vīriešu, 61,3%, attiecīgi dāmas ir 38,7%. Ja pēc vecuma skatāmies, tad vidējais vecums ir 47,7%. Vecākajiem kandidātiem 88 gadi. Jā, jaunākajiem 18, un tādi mums šoreiz ir veseli 33, 18 gadus veci kandidāti.
Ja skatāmies pēc izglītības, tad augstākā izglītība ir 70% no kandidātiem, vidējā izglītība 27,5%, savukārt pamata 2,5%. Ja mēs skatāmies pēc tautības tādos lielos apmēros, un tur arī diezgan smalki Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā ir aprakstīts, bet 80,9% no tiem ir latvieši. Vai jūs kaut kas pārsteidz šoreiz? Gluži es teiktu, ka nē. Tās ir mūsu parastais ikdienas darbs. Varbūt tāda lielāka lieta, kas būtu, es teiktu, ka šoreiz pirmā reize ir, ka bija iespēja pašvaldībā noteikt izbraukuma balsošanu vēlētājiem. Tā būtu varbūt tāda, un tādu ir kopā 10 pašvaldības. Par tām mēs arī droši vien vēlāk kaut kad runāsim, un lielākie no tiem ir, 5 no tiem ir autobusi tieši. Un tas ir pavisam liels jauninājums. Manuprāt, lai saglabātu šo tomēr nelielo, bet intrigu, mēs ar jums, Kristīna, noteikti tiksimies arī vēl pēc izlozes. Paldies jums pagaidām. Tātad izloze notiks elektroniski. Dators vispirms izlozēs viena nosaukuma kandidātu sarakstu, tad es lūkšu šī saraksta pilnvaroto pārstāvi iznākt man blakus šeit priekšā, un dators attiecīgi izlozēs jūsu saraksta bezmaksas aģitācijas laikus. 4 pa 5 minūtēm. Aicinu visus klātesošos neapvainoties uz datorprogrammu, jo tā piedāvās 2 laikus vienā raidījumā, bet tāda tā dzīve ir. Tā ir savā ziņā arī laimes spēle, un mēs neko šovakar nepareizi neizdarīsim. Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs varētu sākt. Tātad. Politiskā partija Stabilitāte. Stabilitātei, un es aicinu pārstāvi šeit priekšā. Paldies. Priekškungs, kā jūtaties? Labi? Viss kārtībā. Jūs drīkstat noteikti arī pierakstīt savus laikus, bet jūs pēc tam saņemsiet arī aploksni ar visiem. Paldies, viss kārtībā. Viens no raidlaikiem jums pienākas otrdien, 13. maijā, 16:20 minūtēs. Vēl viens raidlaiks, trešdiena, 14. maijs, pulksten 17:05 minūtēs. Tāpat arī piekdien, tas būs 16. maijs, pulksten 17:05 minūtēs. Un piekdiena arī 16. maijs, 17:10 minūtēs. Droši varat nofotografēt. Paldies. Paldies, Brieškungs. Paldies. Jūs droši varat atgriezties savā vietā un pēc ētera saņemt arī aploksni, kurā būs arī viss jūsu saraksts. Labi, dodamies tālāk. Nākamais politiskais spēks būs Latvijas atzimšanas partija. Sandrs Kalniņš, viens no pārstāvjiem, un pirmais raidlaiks jums būs, vai viens no 4 raidlaikiem būs ceturtdiena, 15. maijs, 16:20. Tāpat arī piekdiena, 16. maijs, pulksten 17:25 minūtēs. Trešdiena, 14. maijs, 17:45 minūtes. Tāpat arī piekdiena, 16. maijs un 16:35 minūtēs. Kalniņkungs, paldies. Jūs droši varat paņemt arī lapiņu sev līdzi ar pierakstiem. Dodamies tālāk. Latgales partija. Kā jau teicu iepriekš, Latgales partija man ir uzticējusi man veikt izlozi. To es arī darīšu. Patiesībā jau to dara dators, bet es droši nosaukšu to. Tā ir piekdiena, 16. maijs, 16:40 minūtēs. Tāpat arī ceturtdiena, 15. maijs, pulksten 17:25 minūtēs. Trešdien, 14. maijā, 16:15. Un visbeidzot, tā ir ceturtdiena, 15. maijs un pulksten 17:40 minūtēs. Es ceru, ka Latgales partijas pārstāvi pierakstīs šos raidlaikus, bet jūs noteikti saņemsiet arī šos raidlaikus, lai varētu saprast, kad jums pienāks bezmaksas aģitācijas laiks. Vēlreiz atgādinu, ka visi laiki būs pieejami arī lsm.lv. Turpinām. Zaļo un Zemnieku savienība. Jā, droši nāciet, jā.
Kalniņkungs gatavi? Ļoti labi. Lūdzu. Viens no bezmaksas aģitācijas raidlaikiem jums ir piekdien, 16. maijs, 17.30. Tāpat arī otrdien, 13. maijs, 16.35. Otrdien, 13. maijā, 16.45 minūtēs. Tāpat arī ceturtdien, 15. maijā, 17.15 minūtēs. Paldies! Mēs turpinam. Jaunā konservatīvā partija. Strādīņkungs, paldies, ka esat šeit. Varam sākt? Jā, droši. Lūdzu. Viens no bezmaksas aģitācijas raidlaikiem jums ir ceturtdien, 15. maijs, 16.50 minūtēs. Tāpat arī otrdien, 13. maijā, pulksteni 16.15. Tāpat arī trešdien, 14. maijā, pulksteni 17.00. Un arī piekdien, un tas būs 16. maijā, pulksteni 17.00. Paldies jums! Centra partija. Lāmskungs, paldies, laipni aicināti. Jūs droši varat pierakstīt. Varam sākt? Jā. Brīnišķīgi. Centra partijai viens no bezmaksas aģitācijas raidlaikiem būs ceturtdien, 15. maijā, pulksteni 16.40. Tāpat arī otrdien, 13. maijs, pulksteni 16.40 minūtēs. Trešdiena, 14. maijs, pulksteni 16.20 minūtēs. Un tāpatās arī vēlreiz trešdien, 14. maijā, pulksteni 17.30. Paldies, Lāmskungs. Platforma 21. Drēmans kundze, prieks jūs redzēt šeit Latvijas televīzijas studijā. Mēs varam sākt? Brīnišķīgi. Viens no jūsu bezmaksas aģitācijas raidlaikiem būs ceturtdiena, 15. maijs, pulkstenis 17.50. Otrdiena, 13. maijs, pulksteni 16.10 minūtes. Tāpat arī ceturtdiena, 15. maijs, pulksteni 17.55 minūtēs. Un ceturtdiena, 15. maijs, 17.00. Bija prieks. Paldies. Mēs dodamies tālāk. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Saņskungs droši, lūdzu, jā. Mēs bez jums nevaram sākt savādāk. Paldies. Varam? Paldies. Lūdzu. Viens no bezmaksas aģitācijas raidlaikiem jums būs trešdien, 14. maijs, 17.25 minūtes. Trešdiena, 14. maijs, 16.25 minūtes. Tāpat arī piekdiena, 16. maijs, pulksten 16.30 minūtēs. Un trešdien, 14. maijs, pulksten 16.55 minūtēs. Paldies! Paldies, ka bijāt šeit un esat šeit. Mēs turpināsim tālāk ar nākamo politisko spēku - Suverēnā vara, apvienība Jaunlatvieši. Bremenkungs, varam sākt? Paldies, prieks jūs satikt. Viens no jūsu bezmaksas aģitācijas laikiem būs trešdien, 14. maijs, pulksteni 17.50. Vēl viens laiks arī būs trešdien, 14. maijā, pulksteni 16.05. Varēsiet aģitēt arī piekdien, 16. maijā, pulksteni 16.10. Tāpat arī piekdien, arī 16. maijā, 16.15. Paldies! Paldies, Bremenkungs! Latvija pirmajā vietā. Nākamais politiskais spēks
Gulbis kundze, prieks jūs redzēt šajā studijā. Paldies. Varam sākt? Brīnišķīgi. Viens no aģitācijas laikiem jums būs ceturtdiena, 15. maijs, pulksten 17:45 minūtēs. Tāpat arī piekdiena, 16. maijs, pulksten 17:35 minūtēs. Un tur jau arī otrdiena, 13. maijs, pulksten 16:55 minūtēs. Un ceturtdiena, tas būs 15. maijs, un raidlaiks jums ir 17:20 minūtēs. Paldies, Gulbis kundze. Mēs turpinām ar nākamo politisko spēku. Politiskā partija Pašcieņa, Tauta, Zeme, Valstiskums. Vītolkungs, prieks jūs satikt. Viens no raidlaikiem jums būs ceturtdiena, 15. maijs, pulksten 17:05 minūtēs. Tāpat arī piekdien, 16. maijā, pulksten 16:45 minūtēs. Piekdiena, 16. maijs, pulksten 16:25 minūtēs. Tāpat arī ceturtdien, tas būs noteikti 15. maijs, pulksten 16:15. Vītolkungs, paldies! Visu pierakstījāt? Paldies! Progresīvie. Turlais kundze, varam? Paldies! Viens no raidlaikiem bezmaksas aģitācijā jums būs otrdien, 13. maijā, pulksten 16:25 minūtēs. Tāpat arī ceturtdien, 15. maijā, pulksten 16:55 minūtēs. Otrdiena, 13. maijs, pulksten 16:50. Tāpat arī otrdien arī būs 13. maijs, pulksten 16:00. Paldies, Turlais kundzei. Paldies. Mēs dodamies tālāk. Sarauja Latgale. Morozo kungs, prieks jūs satikt. Varam sākt. Paldies. Viens no bezmaksas aģitācijas laikiem mums būs trešdien, 14. maijā, pulksten 16:50. Tāpat arī ceturtdiena, 15. maijs, pulksten 17:10. Ceturtdiena, 15. maijs, pulksten 17:30. Un arī trešdiena, 14. maijs, pulksten 16:00. Paldies, Morozo kungs, piefiksējāt. Ļoti labi. Vēlreiz atgādinu, ka visi politiskie spēki raidlaikus saņems noteikti pēc šī ētera vienā aploksnē, lai tad zinātu, kad un kas tas darbi. Tāpat arī LSMā būs viss saraksts pēc kārtas. Latvijas Zaļā partija. Tāvar kungs, esiet laipni aicināts. Arī Latvijas Zaļajai partijai mēs izlozēsim 4 bezmaksas aģitācijas raidlaikus. Viens no tiem būs trešdiena, 14. maijs, pulksten 16:35 minūtēs. Trešdiena, 14. maijs, ja turpinam, 17:15 minūtēs. Vēl viens raidlaiks jums būs ceturtdien, 15. maijā, 16:45 minūtēs. Un otrdien, 13. maijā, pulksten 16:30 minūtēs. Tāvar kungs, paldies! Apvienotais saraksts, Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģiona apvienība, Liepājas partija. Berholts kungs, esam gatavi? Jā. Paldies! Viens no raidlaikiem jums būs otrdienā, 13. maijā, 16:05. Vēl viens raidlaiks trešdien, 14. maijā, pulksten 17:10. Tāpat arī piekdien, 16. maijā, pulksten 17:20 minūtēs. Un trešdien, 14. maijā, pulksten 16:30. Piefiksējāt. Paldies! Prieks sadarboties. Turpinam. Saskaņa, Sociāldemokrātiskā partija. Bērmaņkungs, aicināt uz skatu. Paldies!
Varam? Brīnišķīgi. Viens no jūsu raidlaikiem būs trešdien, 14. maijā, pulksten 17:40 minūtēs. Vēl viens raidlaiks arī trešdien, 14. maijā, 16:40. Tāpat arī ceturtdien, 15. maijs, pulksten 16:35 minūtēs. Un vēl viens raidlaiks arī ceturtdienā, arī 15. maijā, pulksten 16:10 minūtēs. Barmaņkungs, paldies! Mums vēl 2 politiskie spēki, vai 3, manuprāt. Latvijas attīstībai. Ļaminkungs, varam? Paldies! Viens no raidlaikiem jums būs piektdien, 16. maijā, pulkstenes 16:05 minūtēs. Tāpat arī trešdien, 14. maijā, pulksten 16:10. Ceturtdien, 15. maijā, 16:05 minūtēs. Un arī ceturtdien, arī 15. maijs. Un pulkstenlaiks būs 16:25 minūtēs. Paldies jums! Jaunā vienotība. Stelpa Seglīns kundze, paldies, prieks jūs redzēt studijā. Viens no jūsu raidlaikiem būs piektdien, 16. maijā, pulksten 17:15 minūtēs. Trešdien, 14. maijā, pulksten 16:45 minūtēs. Piektdien, 16. maijā, pulksten 16:50. Tāpat arī ceturtdien. Un ceturtdien būs 15. maijs, 16:00. Paldies, Stelpa Seglīns kundze. Partija Gods kalpot Rīgai, Zaļo un Zemnieku savienība. Baštikungs. Prieks jūs satikt šeit Latvijas televīzijas studijā. Varam? Brīnišķīgi. Viens no raidlaikiem jums būs trešdien, 14. maijā, pulksten 17:55 minūtēs. Ceturtdien, 15. maijs, 16:30. Tāpat arī trešdien, 14. maijs, 17:35 minūtes. Un ceturtdien, tas būs noteikti 15. maijs, un pulksteņa laiks būs 17:35 minūtes. Piereģistrējāt. Brīnišķīgi. Paldies. Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Gēduševs kundze, prieks jūs redzēt un satikt. Varam? Varam. Brīnišķīgi. Viens no raidlaikiem jums būs piektdien, 16. maijā, pulksten 16:20. Piektdiena, 16. maijs, pulksten 16:55 minūtes. Tāpat arī trešdiena, 14. maijs, pulksteņa laiks būs 17:20 minūtēs. Un piektdien, arī 16. maijs, pulksten 16:00. Paldies! Paldies! Vēlreiz atgādinu, ka viss aģitācijas laiku saraksts būs lsm.lv. Tāpat arī visi politiskie spēki pēc ētera saņems savu aploksni ar visiem laikiem, lai tad saprastu, kā rīkoties. Cita informācija arī konvertos būs, tā ka jūs nepaliksiet bez uzmanības. Un es domāju, ka nākamās minūtes arī lūdzu jūs ieklausties. Iespējams, kādam nodara vēl informācija par to, ko tad mēs darīsim pēc tā mēneša. Es studijā aicinu vēlreiz Kristīnu Saulīti. Kristīna, nāciet lūdzu izstāstiet mums kā vēlētājiem, kas mums ir jāzina šajos brīnišķīgajos datumos, lai mēs tad varam izdarīt pareizo izvēli un galvenais par savu izvēli arī nobalsot. Ļoti redzēju šodien hokeja kontekstā. 2 hokeisti, Freibergs un Daugaviņš, teica, tas ir tik vienkārši. Jums ir jāpaņem biļetens, un tur ir sarkans un zaļš. Izstāstiet, lūdzu. Nu, tas patiesi ir tik vienkārši, un šīs vēlēšanās būs pirmo reizi, ka
kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs iesim vēlēšanās ar jaunām vēlēšanu zīmēm. Gribētu teikt, tās būs vēlētājiem daudz draudzīgākas, nepārprotamākas, jo būs 2 slejas. Katrā no tām varēs izteikt savu īpaši pozitīvo vai negatīvo attieksmi. Tā kā nebūs vairs tikai viens rombiņš, bet katrai domai savs stabiņš. Citādi vēlētājiem ir pilnīgi tās pašas tiesības, var atstāt sarakstu pilnīgi negrozītu vai arī izteikt savu vēlmi. Tā būs tāda pilnīgais jaunums, bet ļoti vienkārši, kā jau hokejisti arī to novērtēja, ārkārtīgi viegli izpildīt tiešām šīs zīmes. Bet tad, kurā brīdī jūs varat prasīt arī tajā vēlēšana iecirknī palīdzību, un jums noteikti tiks paskaidrots? Jā, noteikti arī tur katrā vēlēšana iecirknī būs izvietota informācija, kā tad aizpildīt šīs zīmes. Pavisam vienkārši. Tātad es balsoju tajā vietā pēc deklarētās dzīves vietas. Primāri pēc deklarētās dzīves vietas, bet arī ir iespēja nobalsot, apmainīt šo te iespēju un nobalsot savā īpašuma vietā, nekustamā īpašuma vietā, bet ar norunu, ka var balsot tikai vienā no šīm vietām. Lai varētu apmainīt uz nekustamo īpašumu, to var darīt vēl līdz 29. maijam Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes portālā, bet mēs tiešām aicinātu nekavēties un to darīt jau tagad, ja mēs vēlamies no deklarētās dzīves vietas uz nekustamā īpašuma vietu. Jūs jau pieskārāties, tātad es varu balsot arī ātrāk? Jā, var balsot ātrāk. Šoreiz tiešām būs balsošana, teiksim, visu nedēļu, sākot jau ar pirmdienu. Tā kā cilvēkiem, ja laiks būs labs, un mēs ceram, ka laiks būs ļoti skaists un saulains, varēs balsot gan pirmdien, gan otrdien, gan trešdien, gan ceturtdien, gan piekdien. Es aicinu tieši... Jūs runājat par jūniju, nevis par jūniju, jā, tieši labāk tas būtu precizēt. Sākot ar 2. jūniju, ar pirmdienu. Tātad es arī aicinu visus paskatīties tomēr Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā par darba laikiem, jo darba laiki ir citādu katru dienu. Un galvenajā lielajā vēlēšana dienā, proti sestdienā, 7. jūnijā, no 8 rītā līdz pat 8 vakarā. Jūs šīs tiešraides sākumā pieminējāt vārdu autobuss. Lūdzu, pastāstiet, kas tas tāds ir, lai cilvēki tajā īpašajā dienā vai īpašajās dienās iepriekš nesamulstu? Precīzi, un es pat starplaikā pierakstīju, kur šie autobusi vai, kā mēs saucam, mobilās balsošanas iespējas būs. Tātad šo lēmumu ir pieņēmis Alūksnes novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Olainas novads un Smiltenes novads. Tātad šie būs autobusi, kas būs aprīkoti ar visām nepieciešamajām vēlēšanu lietām, skaitot kastēm, vēlēšanu zīmēm, arī aizklātumu. Tie arī būs marķēti kā vēlēšana autobusi, tātad šie nav parastie satiksmes autobusi. Katra pašvaldība arī ir noteikusi, kurās dienās un kuros laikos, kurās vietās šie te autobusi būs. Proti tā doma ir būt tuvāk vēlētājiem, jo īpaši vietas, kas ir maz apdzīvotas vai arī, teiksim, nav piemērotu telpu, šis roda vēlētājiem iespēju nobalsot sev ērtākā vietā un ērtākā laikā. Kas mums ir jāatcerās, ja mēs ejam uz iecirkni? Tātad mums jāsaprot, par ko mēs vēlēsim. Tas ir viens, un otrs, kas mums vēl jāņem līdzi, izņemot vēl labu garstāvokli. Es teiktu, tā pati galvenā lieta, un es aicinātu tiešām visus jau tagad pārbaudīt savu personas apliecības karti, kā mēs sakam tautā ID karti, ka tā ir derīga, vai arī pasi. Galvenais ir tiešām šis derīguma termiņš, ka vēlēšanu dienā vai tādā dienā, kad mēs ejam nobalsot, ir derīgs termiņš. Tas ir pats svarīgākais. Bet visa informācija ir CVK mājaslapā. Tas ir viens. Vai ir kāds tālrunis, kur kāds, kas var piezvanīt un paprasīt, man interesē šāds jautājums, jo es netieku gudrs, ko man darīt? Informatīvais tālrunis jau darbojas no vakardienas, proti no ceturtdienas, arī no 8 rītā līdz 8 vakarā. Tas numurs ir 6701 9999. Tā kā jebkura veida jautājumi tiks atbildēti. Ja tos nevar atbildēt uzreiz, tad šis te informatīvais
brīvais tālruņu saziņas centrs sazinās ar mums, un mēs sniedzam atbildes tālāk. Tā kā tālruņi darbojas šodien un darbojas katru dienu arī nedēļas nogalēs. Saulītes kundze, lai jums mierīgs laiks, lai viss izdodas kā iecerēts. Arī visiem vēlētājiem mums ir jāiet uz vēlēšanām, lai mēs saprastu, ko mēs darīsim vismaz nākamos 4 gadus. Par sev labiem cilvēkiem izdariet savu izvēli. Tātad 7. jūnijas, bet var to darīt arī ātrāk. Skatiet cvk.lv. Vēlreiz saku Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Kristīnai Saulītei. Paldies! Paldies arī visiem politiskiem spēkiem, ka veltījāt šo pēcpusdienas laiku. Paldies arī visiem tiem, kas dosies vēlēties. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!